Čau! Šodienas treniņš ir vērsts uz sēžas zonu un kājām, lielākoties uz sēžu. Sāksim ar to, ka guļamies, kājas plecu pletumā un no papēžiem mēs izspiežam sevi uz augšu tiltiņā. Izspiežam sevi no papēžiem un ceļi ar gurniem paliek vienā līmenī, arī ribām nevajadzētu būt augstāk. Attiecīgi tāds tā kā slitkalniņš, praktiski ceļi, gurni, ribas, nekas neiziet pārāk tālu uz augšu. Saspiežam sēžas muskuļus un sajūtam, ka it kā mēs ceļam sevi uz augšu ar gurnu kauliņiem. Sēžas muskuļi saspiežās. Mēs veiksim minūti darbu. Pie 10 sekundes būs atpūta. Pirmajos vingrinājumos atpūtas laikā mēs veiksim pulsējošas kustības, iedodot vairāk kustības un tonusu sēžas zonai. Līdz ar to seko manai balsī, jo minūte darbs, 10 sekundes pulss. Vēl mazliet, 4, aiziet, pulss un vieglas pulsējošas kustības. Ribas neizliecās pārāk tālu uz augšu. Un saliekam pēdas pavisam kopā un veicam tieši to pašu. Atceries, ka papēžiem ir jābūt diezgan tuvu sēžas zonai. Ja iespējams paskaties spogulī, iespējams pajautā kādam, vari uzlikt sevi filmēt, jebkāds, kas palīdzēs saprast, vai vingrinājums tiek izpildīts pareizi. Augšā saspiežam sēžas muskuļus, it kā starp sēžas muskuļiem būtu ielikts dimantiņš, un tu to saspied viegli kopā, bet arī nepāžmiec pārāk ļoti. Reizēm gribās sažmiegt uz tādiem 110%, bet principā iegurņu kontroli ir uz tādiem 60% viegli nokontrolējam un lēžam pa vienam skriemalītim lejā. Turpinām vēl 10 sekundes un tad iesim pulsā. Augšā. Un aiziet pulss. Pulsējam. Vieglas kustības uz augšu, saglabājot korsetas kontroli. Mēs neizlaižam ribas uz augšu, mēs nolaižamies pa vienam skrimslītim lejā. Izvēršam kājas tā, lai pēdas būtu uz paklājiņu malām. Ja, man ir ļoti liels paklājiņš, tāpēc man nav pavisam uz maliņām, bet praktiski pie standarta jogas paklājiņu kājām ir jābūt uz malām, un mēs veicam tieši to pašu. Augšā izceļam un ceļam no papēžiem. Virzība ir caur papēžiem ar signālu sēžas muskultūrai, jeb gluteus maximus un minimus un arī medius, kas šeit ieslēdzās, jeb sēžas muskuļiem, kā notiek darbs. Aiziet un augšā. Vēl. Turpinam, uzceļam un pa vienam skrimslim laižam lejā. Līdz veiksim pulsējošas kustības, atpūtas, nosacītajā atpūtas pauzē. Un augšā, un pulss. Aiziet, pulsējam. Ejam pulsā, vēl, 3, 2, 1. Nolaižam lejā. Griežamies uz vēdera, iegurnis kontrolēts, galva balstā uz rokām. Un mēs pa vienai kājai ceļam augšā pret griestiem, nolaižam abas kājas lejā un ceļam atpakaļ augšā. Skaties, seko līdzi tam, lai kājas būtu ar virzību tieši griestos. Un augšā. Mēģini turēt gurnu kaulu, jeb zārnu kaulu pie grīdas. Iegurnis ir grīdā, lai iegurnis neceļās tā ļoti daudz līdzi. Veicam to kustību amplitūdu tādu, ka tev ir komfortabli. Un vēl lejā. Pa vienai augšā. Malacis, turpinām. Un vēl kājas saliecas un augšā pa vienai. Nolaižam lejā. Un arī šeit ir iegurnis kontrolēts. Un ceļamies augšā ar nelielu atpūtas pauzīti 4 pozīcijā. Izspiežam sevi no grīdas un mēs atceļam kāju uz sāniem un pa diagonāli augšā taisnu. Uz sāniem saliektu pa diagonāli augšā taisnu.
Neiekrīti plecos, izspied sevi no paklājiņa un atceries, ka galva ir muguras turpinājums. Šeit arī iegurnis un korseti ir kontrolēti. Un augšā. Seko līdzi sajūtām vai arī tiešām uzliec telefonu un nofilmē vai pajautā kādam, vai gurni ir taisni. Ja, gurniem nevajadzētu būt šķiepties līdzi, ļoti bieži liekas, ka ir taisni, tomēr tie gurni var būt diezgan sašķiebušies, gāžoties uz balsta kājas. Un vēl mazliet, turām, labi, 5, 4, 3, 2, vēl, un atpūtas pauze, 10 sekundes un iesim ar otru kāju. Atkal nopaļojam iegurni, savācam korseti stingru un aiziet augšā. Saliekta kāja uz sāniem un taisni iet augšā pa diagonāli. Un vēl augšā. Skaties, lai gurnis nešķiebjās, bet gurni ir plus mīnus vienā līmenī. Un izspiežam sevi prom no paklājiņa. Tad, ja paliek plaukstu zonai grūti un plaukstu locītavs var sāpēt, varam pamainīt uz balstu uz kulakiem. Labi, 20 sekundes turam. Saliekta un augšā pa diagonāli taisna. Tad, kad tu cel augšā pa diagonāli, tad tu kontrolē ar korseti, lai gurni neliektos līdzi. Un vēl mazliet. Un 5, 4, 3, 2. Un atpūšamies. 10 sekundes atpūtas pauze. No šī paša balsta četrāpus izstiepjam taisnu kāju uz aizmuguri un atceļam ar nostieptu pirksgalu uz augšu. Arī šeit mēs skatāmies līdzi, lai gurni nešķieptos un lai korseti turētos stingri. Papildus slodzei šeit droši var likt uz kājām pretestības gumiju, ja tev mājās ir, ja tas iedos papildus pretestību. Pēc teorijas un arī praksēm šīs sēžas treniņš paceļ mūsu sēžas zonu uz augšu pat par 1 centimetru nedēļas laikā, ja tu to veic katru dienu. Šoreiz mēs veicam, ja tu skaties nedēļas plānā, tad tas ir 1 reizi nedēļā, ja ir iekļauts. Ja šis treniņš patīk, jo lielākoties mums meitenēm patīk strādāt pie sēžas zonas, tad to var tiešām veikt arī katru dienu vai caur dienu. Caur vienai dienai. Un augšā turam un aiziet pulsiņā. Ja, māza amplitūda. Ja, es iesāku ar diezgan augstu amplitūdu, bet mēs ejam mazākā amplitūdā. Puls, 10 sekundes un atpūtas pauze. Aiziet iztaisnojam otru kāju. Arī piesakojam līdzi, lai pleci lai mēs izspiežam sevi no plaukstām. Ja, ja vēlies pamaini uz kulakiem balstu, ja, tātad šādi var pamainīt uz kulaciņiem, bet seko līdzi korsetas zonai. Plaukstām ir jābūt zem pleciem. Principā tā plaukstu locītavas zona mēdz sāpēt, tāpēc, ka tādā leņķī novietojumā mēs tā dienas laikā neesam, tomēr jo regulārāk mēs trenējamies, stiepjamies un arī izkustamies šādā veidā, jo stiprāks paliek arī plaukstu locītavas un sāpes praktiski arī pāriet. Vēl turam un gatavojamies pulsam. Vēl taisnā kājā, turam. Labi. Un aiziet puls. Puls ar nostieptu pirksgaliņu pulsā. Pulsā. Labi. Turam. Un atpūtas pauze. Ieņemsim pozīciju balstā uz gurna, uz sāniem. Mēs varam balstīties uz elkoņa, atceļam kāju. Korseti ir stingra, ķermenis ir vienā līnijā. Šeit var arī ieņemt pozīciju, kas ir ērtāk mugurai, balstā uz paduses. Tāda nav īsti termini, bet praktiski mēs saliecam roku un balstam galvu uz plaukstas. Un atceļam.
pirkstgals ir nostiepts uz sevi. Ja šādi zūd līdzsvars, tad roku var droši likt pie grīdas. Un atceļam augšā. Labi, turam vēl. Stingra korsete nabu uz iekšu un uz augšu un atceries elpot. Slodze ir uz izelpu. Un arī šeit mēs ejam pulsā, aiziet puls. Pulsa laikā mēs mainam no stieptu pirkstgalu uz papēdīgi. Atpūtas pauze un ejam uzreiz otrā kājā. Stingra korsete, stingrs iegurnis, atceļam kāju uz augšu, ne pārāk augstu un ne pārāk zemu. Ja tā vidēji līdz tādam plecu līmenim varbūt mazliet zemāk. Mazliet augstāk. Jā. Un augšā. Šeit pirkstgals ir nostiepts uz sevi. Un atceries par pulsu. Pēc minūtes kājas atcelšanas augšā un lejā. Vēl turam, aiziet puls un mainam nostiepts papēdis, pirkstgals. Papēdis un pirkstgals mainām un atpūtas pauzīte. Tik daudz, lai apgultos vēlreiz tiltiņā pozīcijai guļus uz muguras. Ja? Mēs atkārtosim šo pašu apli vēlreiz. Atceries izspied sevi no papēžiem, un arī šeit mēs pēc minūtes iesim pulsiņā. Un augšā izspiežam no papēžiem, saspringzinot sēžas muskulīšus. Labi. Augšā. Un vēl. Turam un iesim pulsā. Aiziet. Puls. Turam. Vajadzētu būt, ka jau jūt, ka mazliet svilst sēžas zona. Saliekam pēdas kopā un izspiežam sevi no grīdas atkal tieši tāpat kā sākumā, nelaižot ribas pārāk daudz uz āru, velkot nabu uz iekšu un uz augšu, gurni mums ir kontrolēti. Un ceļi ar gurniem un ribām praktiski izveido tādu kā taisnu slitkalniņu uz leju. Turam un gatavojamies pulsam. Labi, vēl. Un izelpās, neaizmirst elpot. Atceries, ka galva ir taisna un muguras turpinājums. Nepierāujam zodu pie sevis pārāk tuvu klāt. Un aiziet pulss. Pulsējam. Bez atpūtas pauzes. 3, 2, 1 un lejā. Attaisim kājas vaļā līdz paklaiņu malām un atkal uz augšu. Caur papēžiem, sajūtot, kā saspringzinās sēžas muskultūra, iegurnis nopaļojās, nabiņu uz iekšu un uz augšu, ribas nolaistas. Un mēs, protams, elpojam. Un augšā, labi. Turam. Un vēl. Uz izelpām un gatavojamies pamazām pulsam.
Super. Vēl. Un aiziet pulss. Pulsējam. 5, 4, 3, 2 un 1. Guļamies uz vēdera. Galva, jeb zods balstā uz rokām. Mēs paceļam pa vienai kājai. Augšā saliektas, durot pirkstgals griestos, nolaižam taisnas lejā, saliecam un atkal pa vienai ejam augšā. Labi, vēl. Atceries, ka gurni ir grīdā. Mēs neizliecam muguru, bet stingri turam grīdā gurnus un kontrolētu korseti. Super. Turpinām. Augšā. Un atpūtas pauze. 10 sekundes. Tā, lai mēs varētu ieņemt pozīciju balstā četrāpus. Un atcelsim kāju saliektu uz sāniem. Korseti ir stingra uz sāniem un diagonālē taisni un uz augšu. Turpinām. Atceries, ka četrāpas pozīcijā kājām un ceļiem ir jāveido diezgan tāda vienāda kvadrāta telpa. Ja, ka mēs neesam ar ceļiem pārāk tālu uz aizmuguru, neesam ar rokām pārāk tuvu uz iekšu, rokas ir zem pleciem, atceries, tad plaukstām nav vērti, tad mēs paliekam tās vai nu uz priekšu, saliecam pirkstus, vai arī saliekam dūrēs. Ja, vēl 5, 4, 3, 2 un 1. Vēl uztaisām pēdējo un atpūtas pauze. Mainām otru kāju pēc 3, 2, 1. Aiziet augšā. Un pa diagonāli taisni. Atceries, ka tur ir korseti stingru pretī kājai, lai visas gurnas nesagriežās līdzi projām. Turpinām. Vēl. Super. Turam, stingri izspied sev prom no pleciem. Vēl 10 sekundes. Un 5, 4, 3, nezaudē kvalitāti, 2 un 1. Atpūtas pauze. Un no tās pašas pozīcijas četrāpu atcelsim taisnu kāju uz atpakaļ. Un uz augšu taisna. Pirkstgals ir nostiepts. Turpinām. Atceries, kontrolē korseti. Un augšā. Super. Atceļam. Iegurnis kontrolēts. Un vēl mazliet augšā taisna un paliksim augšā pulsos pēc 5, 4, 3, 2 un paliekam augšā pulsos. Puls. Stingrs ķermenis, kontrolēts, rokas izspiež sevi prom no grīdas, 2, 1 un nolaižam lejā. Un uzreiz sākam otra kājā celta taisni augšā.
Seko līdzi, lai gurni negāžās. Gurni turās stingri. Turam. Kāja taisnāk ceļās augšā. Augšā. Labi. Vēl turam. Un gatavojamies pamazām pulsiem. Seko līdzi, lai gurnis nesagāžas uz balsta kājas pusi. Un atceļam taisnu augšā. Nopaļota, viegli nopaļot savākts iegurnis. Un mēs ejam pulsā pēc 5, 4, 3, 2, 1. Aiziet puls. Puls. Turam. Labi, turam un atpūtas pauze. Un noslēdzošie vingrinājumi balstā uz sāna. Tu vari tagad padzerties ūdeni vai vari jau sākt, jo man šeit bija matu sakārtošanas pauze. Tomēr mēs ejam balstā uz gurna. Varam balstīties arī uz elkoņu un atcelt kāju, vai arī, ja tas rada diskomfortu sāna zonā, muguras lejas daļā, tad mēs varam droši iet uzreiz jau balstīt plaukstu uz galvas. Galvas plaukstas un atceļam augšā. Kāju. Minūti atceļam augšā un lejā un minūti iesim pulsā. Labi, turam. Atceries, ka šeit ķermenis ir vienā līnijā un aiziet puls. Puls, puls. Turam. 3, 2 un 1. Un laižam lejā. Guļamies uz otru pusi. Balstam pakausi uz plaukstas un atceļam kāju augšā. Tā līdz viegli, līdz tādai pleca līnijai, varbūt mazliet aiziet augstāk, bet praktiski tā ļoti augstāk nē. Ja, lai mēs dabūtu kājai to tonusu, var arī droši pieturēties pie grīdas, tad, ja jūt, ka vajadzīgs līdzsvars, tad atceries, korseti ir kontrolēta, korseti nav atslābināta. Mēs veicam kontrolētu darbu ar aktīvu korseti, aktīvu iegurni. Galva ir muguras turpinājums, tā nav uz leju pievilkta. Pirksgals ir nostiepts uz sevi, un mēs atceļam augšā. Augšā, vēl. Turam un gatavojamies pamazām jau pulsam. Turam, labi. Un aiziet puls. Puls. 4, 3, 2 un 1. Kolosāli. Esam iedevuši labu tonu sēžas zonai. Lai tev laba diena. Tiekamies nākamreiz.